Tad brīdis ir klāt, un Latvijai jau tuvojas jaunā Austrālijas lunāru sērija, kas ir 2026. gada lunāru monētas ar zirga attēlu. Šīs gads mums būs īpašais, jo Tavex Dealings ir nācis klajā ar, manuprāt, klientiem perfektu paziņojumu, ka šogad mēs piedāvāsim Austrālijas lunārus, zelta lunārus par iepazīšanās cenu. Cena zelta lunāriem būs lētāka unces monētām nekā iepriekšējā gada monētām, jeb 2025. gada čūskām. Kas vēl nestandarts? Parasti ir tā, ka septembra sākumā mēs, vai pat uz oktobra pusi, mēs sākām tirgot vienas unces, pusunces, un mazākie lunāri parasti pie mums bija klāt kaut kad uz decembra sākumu. Šobrīd ir tā, ka šo ceturtdienu ielidos absolūti visi svari. Gan zeltam, gan arī sudrabam. Tad sudraba piedāvājumā šogad arī būs diezgan nestandarti. Būs gan pusunces sudraba monētas, kuras ir perfektas dāvanas uz Ziemassvētkiem, uz jauno gadu. Būs klasiskās unces monētas, un arī esam pasūtījuši diezgan daudz šī tik lielas un foršas kilogramīgās monētas. Neaizmirstam, ka vienas unces, attiecīgi šāda svara zelta monētas, visā pasaulē to monētu tirāža ir tikai 30,000, un 1. septembrī, brīdī, kad Austrālijas ražotājs The Perth Mint pasludina šo monētu par pieejamu tirdzniecībā, vienas unces monētas automātiski paliek sold out statusā, jeb šīs monētas no ražotāja vairs nav pieejamas. Tavex grupa pavisam uz visām 13 valstīm saņem vien dažus tūkstošus tirdzniecībā. Tāpēc pasteidzies un esi zirgā.